Aplikācijā jautājums, vai tā ir taisnība, ka jau uz šķīvja ir 2 veidi ēdieni, izslēdzot trešo, tas būs priekš diētas labāk, jo tādā veidā tad būs vieglāk pārstrādājums. Tātad, piemēram, uz šķīvja ir griķi ar salātiem vai vistas filē ar salātiem, tātad vainu, bet neliekam kopā ar griķus ar gaļu. Šo es arī ierindošu mītu sadaļā, noteikti tā nav. Uz šķīvja var būt pat kaut vai 7 dažāda veida ēdieni, un šķīvim ir jābūt sabalansētam. Ja mēs ēdīsim tikai griķus ar salātiem, mēs aizmirstam par olbaltumvielām. Un atceries, olbaltumviela ir visa pamatā. Arī griķi, kā uzturvērtībā un šķīvī, ir ļoti būtiski. Tātad tev savus šķīvis ir jākombinē no olbaltumvielām, ogļhidrātiem, labajiem taukiem un šķiedrvielām. Ja kāds saka savādāk, ka nevar ēst visus kopā, tā nav taisnība. Tev ir jānodrošina sevi ar visām šīm uzturvielām. Atceries par daudzumiem, cik daudz katru ēst. Ja tev ir kaudze ar makaroniem, 100-200 grami steiks, tas vispār jebkurā gadījumā būs par daudz. Ja tu uztaisi uz saujiņu šī ogļhidrāta un 50 gramu gaļas, droši var ēst arī to kopā, un tas pat ir nepieciešams. Tu vari arī kombinēt, ka, teiksim, olbaltumviela tā nav tikai gaļa. Tu saproti, no rīta, piemēram, es gribu gan biespienu ar bezpiedevu jogurtu, gan olas, es gribu arī pupiņas. Droši ēd šīs visas 3 lietas, apmēram savus plaukstas lielumā. Tev ir 1 ola, tev ir 2 ēdama karotes vai pat 3 biespiens ar krējumu vai bezpiedevu jogurtu, un tev ienāk arī ēdama karote 1 līdz 2 pupiņas. Jo dažādāks būs tavs uzturs, jo laimīgāks būs tavs zarnu mikrobioms. Tāpēc šis ir mīts, viņš nekā nebūs tur, ka kaut ko šķels vai nešķels, tev ir jātaisa savs šķīvis pilnvērtīgs, dažāds un galvenais arī sabalansēts.